Šīs ir beigas, kuras es tagad piemontēšu sākumā. Bija ķiveres apskats, kuru tu tūliņ noskatīsies, bet es gribu teikt, ka tagad atpakaļceļā līja pamatīgs lietus un braucu pa lietu. Un var teikt, ka visas, tu varbūt domā, kā šīs visas eņģu sistēmas vai nelēš kaut kādu mitrumu iekšā vai ko tā. Perfekti. Viss savs, ideāli, komforts. Labi, skaties video. Un ko es vēl gribu video sākumā pielikt? Pēc brauciena. Šī ķiverē man visvairāk patika tas, ka man nekas nenovērsa uzmanību no braukšanas. Nekāds vaigu košļāšana, kaut kas priekšā, kaut kas tur, kaut kāds karstums, kaut kas spiež. Šitien es vienkārši braucu un domāju tikai par ceļu, par braukšanu, man nekas nenovērst uzmanību. Labi, tagad gan skatāmies video. Čivriu, 72. Šodien tavai uzmanībai LS2 Advant X ķiveres apskats. Šī konkrētā ir carbona modelis, bet tieši tāda paša pieejama arī no šķiedras un ar vienmēr sakot lētāka, teiksim tā. Bet šī ir ķivere ar paceļamo žokli un tūliņ tev par viņu visu izstāstīšu, izbrauc luņķīti un radās pilna iespaidu buķete gan pa mežu braucot, gan pa šošeju. Pašlaik ir apmēram 20 grādi, varbūt 22 ārā. Un attiecīgi šādā temperatūrā izstāstīšu tev viss, kā es jutos braucot ar šo ķiveri, uzvelkot un visu pārējo, bet pašā sākumā es tev gribēju teikt, ka Deglavu ielā 92, kur mums tagad atrodas jaunais veikals, ir ļoti liels LS2 ķiveru klāsts uz vietas. Tu vari atbraukt, piemērīt, un šīm te ķiverēm, kuras būs piedalījušies šādos te izbraucienu testos, teiksim, stundu lietots, mēs dosim ļoti būtisks atlaids. Konkrēti šo ķiveri varēs iegādāties ļoti salīdzinoši lēti pret to, kas ir cena mājaslapā. Lūk, tā kā brauc uz Deglavu 92 vai apskaties mājaslapā yr.lv, kas tur ir un kas nav iz vietas, bet ķiveru modeļi ir ļoti daudzi, izmēri ir ļoti daudzi, krāsojumi ir ļoti daudzi, tāpēc vieglāk ir atbraukt vienkārši uz Deglavu 92 un visu piemērīt. Bet tagad par pašu ķiveri. Tātad sākumā braucām no Rīgas. Braucot pa Rīgu, domāju, kā tad ir braukt. Redz, man ir mociklets tāds ar stiklu priekšā, ja? Un tas stikls īsti, tā kā aiztur vēja apakšējo daļu, bet tanī pašā laikā šeit augšā rada turbulenci, un visām ķiverēm kaut kādu bišķpurina un nāk iekšā skaņa no augšas. Lūk, šai ķiverei es biju gaidījis, ka tā skaņa būs ļoti izteikta, bet nekā, tā ķivere ir tiešām salīdzinoši klusa ķivere. Pat, tad, kad attaisa ventilācija pilnībā vaļā, tā skaņa varbūt paliek nedaudz vairāk, bet ko es par šo ventilāciju gribu teikt? Ja vasarā tagad būtu plus 28 grādi, šeit patiešām ļoti spēcīgi apūš galvu, un iekšpusē arī, redz, viņi ir gandrīz kā motokrosa ķivere ar tādiem caurumiem, kur vajadzīga ventilācija, un līdz ar to, ja atver šo augšas ventilāciju pilnībā, viņi var atvērt daļēji un var atvērt pilnībā. Ja atver pilnībā, es reāli jūtu tādu vēsumu uz galvas. Tā kā šī noteikti vasarai, karstai vasarai būs ļoti piemērota. Arī braucot šeit, teiksim, pa mežu, mēs tātad izlaidām pa meža takām, pa meža ceļiem, lēnām, ātrāk un tā tālāk, dažādos veidos. Un īstenībā šis te moments, ka šo žokli var noņemt, es visu laiku biju pieredzis ar šo te parasto mocikletu braukt pa mežiem ar fantomeni, ar šādu te ķiveri, ja? Kā šeit redzam otri. Ja? Un es teikšu, ka man nedaudz traucē tas, ka tas purnis biezais priekšā, es neredzu visu te gar kājām un tā, it kā varbūt es baigi sev priekšā neskatos, ka skatos nedaudz tālāk, bet tomēr tad, kad es šai ķiverei braucot pa mežu, noņēmu šādu te purnu un atstāju tikai stiklu, es teikšu perfekti. Es pat domāju, ka Ieva braucot man aizmugurē, ja, ar šo te parasto ķiveri, viņa man visu laiku pa plecu bums, 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 bums. Es domāju, ka Ievai aizmugurē arī būs jālieto šāda te ķivere. Kāpēc nevis vienkārši ķiveri ar paceļamo žokli, bet tieši Advant X? Skaties, šeit ir tā lieta, ka tad, kad tu noliec to žokli uz aizmuguru šādi, viņš integrējās ķiverē, ja, aizmugurē, tad tu vari nolaist stiklu. Un šādas iespējas, kad stikls priekšā, žoklis aizmugurē, ir tikai dažām ķiverēm. Respektīvi tās, kas ir pavisam vienkāršās, pavisam lētās, viņām ir tā, ja tu pacel žokli, tad tas žoklis paceļās, te es tev īsti šādi varētu parādīt.
žoklis paceļās šādi un stikls vienlaicīgi arī paceļās. Un tu nevari nolaist vienu no, tu vari nolaist žokli, bet tu nevari vienlaicīgi, teiksim, nolaist tikai stiklu. Līdz ar to parastajām ķiverēm žoklis pacelts, šādi, stikls pacelts. Ko tas dod? Tas dod, ja tu esi policists, tad tu vari teikt, pacelt žokli šādi, te uzvilksim, to viņu parādīšu. Tad tev sanāk šitā. Inspektors Liepiņš, jūsu dokumentus! Redz, it kā var runāt vieglāk tā. Bet šai ķiverei tieši tā vērtība ir tā, vētra sākās un lietus! Bet mēs īsti motobraucēji no vētras un lietus nebaidamies. Lūk, šai ķiverei tas pluss, ka var vienkārši to aizbīdīt aizmugurē, lietot tikai stiklu. Protams, ir arī saules brilles. Esmu novērojis, ka daudzi brauc vienkārši ar saules brillēm. Protams, šai ķiverei ir arī viegli noņemams stikls, ļoti viegli. Klikts uz aizmuguri, izvelkās ārā un ir pieejami 5 krāsu stikli. Tur dzeltens, zilganīgs, zaļganīgs, tādi tumšs, pelēkais, melnais un dzeltenais. Un caurspīdīgais, protams. Tātad šo stiklu ļoti viegli var nomainīt un viņi arī pieejami mums veikalā. Tā kā var arī kaut kādas eksotiskākās krāsas, dzeltenais mums nav uz vietas, var pasūtīt un tur pavisam salīdzinoši īsā laikā, labi, īsā nē, nedēļa vai 2, un tad var dabūt šo te stiklus arī. Tātad, par ventilāciju pastāstīju. Ventilācija ir perfekta. Ērtība, paši materiāli. Es esmu novērojis, ka salīdzinoši dārgākām ķiverēm, kāda šī ir karbonietis, tas materiāls ir tāds tā kā varbūt elpojošāks, bet viņš nav ļoti maigs. Lētajām ķiverēm, kā pieminēsim šitā, maksā kaut kādu 100, viņām parasti tie materiāli ir maigāki uz pieskārienu. Liekas, cik forši, bet viņi tā neelpo. Tā galva diezgan salīdzinoši, teiksim, tu brauc pa mežu, tev galva karsējās. Šeit ir tā, ka pa mežu es teikšu perfekti, ausu pozīcijas arī perfekti, un es, teiksim, motokrosā braucu ar XL izmēru ķiveri. Šī ir 3XL, tā kā principā LS2 tomēr ir jāņem nedaudz lielāks ķiveres izmērs, nekā tu lieto ikdienā, tā es gribētu teikt. Līdz ar to 3XL vairumam būs ok, un tam, kam vajag 4XL, tam es pat nezinu, kā palīdzēt. Līdz ar to tāds apskats. Iespējams, ka kaut ko nepastāstīju, bet es teikšu, ka, un siksniņa, to jau es rādīju citos video. Kad ir šī te ātri viegli saliekamā siksniņa, pieregulē, kā tev izmēr vajag saliekamā viegli siksniņa, vaļā dabūt, puļķīts te un vaļā. Teiksim, sporta ķiverēm, arī fantomenēm sporta, ir tāds pats savienojums, nav šis te ātrais savienojums, viņiem jāver iekšā tā kā motokros ķiverēm, tas drošībai paredzēts. Bet šī arī Advantix arī ir drošības ziņā ir labāk par iepriekšējo modeli pēc testiem. Lūk, un šādi te viss viegli saliekās. Brilki prevrašаются в элегантные шорты. Lūk, tātad viens variants. Nolaists stikls. Otrs variants. Nolaists žoklis. Trešais variants – viss kopā. Ceturtais variants – brilles. Un citām ķiverēm tās brilles varbūt nolaižas salīdzinoši netā, šitā pieņemsim, bet šitā iet tālāk. Viņas iet riktīgi, te šķirbiņi pavisam ir mazi. Lūk tā kā, ja tev interesē šāda ķivera, brauc uz Daglau 92 Rīgā, YRLV, autospēc, motospēc veikalā. Un šo te ķiveri, pašlaik es esmu noņēmis šeit apakšā, nāk arī tāds, tā kā ziemas variants, tāda drēbīta, neoprēns, visam te priekšā. Viņš viegli uz podziņām šeit noņemās nost. Es esmu noņēmis nost, jo pašlaik vasaras laikā neredzu pēc tādas vajadzību. Cerams, ka šis apskats tev patika, spied like, šāre. Protams, ja neesi nospiedz, tad nospiedz substrība. Un pēc ķiverēm uz Daglau 92, kur mēs tev visiem šiem te testa modeļiem dosim ievērojams atlaides. Tātad atlaides būs, visām LS2 ķiverēm. Protams, apģērbi un motodrēbis, zābaki, viss, kas vajadzīgs, lai tu varētu braukt ar mocikletu vai nolikt tiesības vai kas vēl, tas viss mums veikalā pieejams. Laikam sanāca pa garu, vai ne? Kurš noskatījās līdz galam, tam es spiežu like. Tas viss, pīsnieks.